Sveiciens visiem no Ventspils autoostas. Pateicoties viena cilvēka atbalstam, man izdevās atbraukt uz Ventspili uz 3 dienām. Praktiski pašā Ventspilī izdevās pabūt vienu pilnu dienu, jo pirmā diena man ir visa ceļā, cauri visai Latvijai jābrauc no Daugavpils uz Ventspili. Savukārt pēdējā diena atkal visa diena ceļā no Ventspils uz Daugavpili. Un praktiski sanāca tā, kad Ventspilis drusku kādu stundiņu apskatīju tikai pirmajā vakarā, tad nākamajā dienā visa diena sanāca būt, apskatīt Ventspili, bet pēdējā dienā tad jau vairs no agri rīta jau bija jāiet uz autoostu un vairs nekas nesanāca. Naktsmītnes man izdevās atrast samērā lētas, pat nesamērā ļoti lēti, 33 eiro uz 2 naktīm. Man vienam cilvēkam. Dzīvokļa īre. Ēdiens, dzēriens, tur kafija, saldējuma kokteilītes un ēšana, tas man izmaksāja uz šīm 3 dienām 30 eiro. Nu, bet ļoti daudz man izmaksāja tieši gan taksis, gan skrejritenis, jo Ventspilī visur aizbraukt nevar, diemžēl, ar sabiedrisko transportu, un ir daudzi turismu objekti, uz kuriem nekas neiet, tāpēc ir jāizmanto savs transports, kura, diemžēl, man nebija, tāpēc nācās izmantot taksi vai skrejriteni. Un tas man izmaksāja vēl apmēram 30 eiro. Lūk, šeit ir redzams Ventspils tehnikums. Staigāju ļoti daudz. Protams, ar nelielām atpūtām šur tur braucu. Ventspils tiešām man priecēja acis, jo viss ir ļoti sakopts, viss ir ļoti zaļš. Septembra mēnesis, bet joprojām ir puķis. Lūk, šis ir jaunuzceltais Ventspils muzejs. Viņš esot atvērts tikai šogad. Atceros, kādreiz par šo ieliņu tur tālāk bija. Man būs atsevišķs video vēl par viņu, bet tagad es eju tālāk un skatos šādas te dzīvojamās mājas, vai nezinu, vai tas ir kempings varbūt, nezinu, tas ir tālāk, turpat netālu no muzeja. Ļoti daudz ielas ir bruģētas. Šī ir Ventspils reģionālā slimnīca. Ventspils augstskola. Jāsaka, ka Ventspils ir viena no tām nedaudzajām pilsētām Latvijā, kuras es diezgan švaki zinu. Ir tā, kad eju pa Ventspili un nezinu, kurā virzienā ir kas. Tāpēc arī daudz ko jums nevaru pastāstīt, parādu tikai to, ko redzēju savām acīm. Ventspilī ir ļoti daudz arī dažādu skvēru, parku. Šis te skvēriņš, nezinu, vai tā ir pareizi viņu nosaukt, pašā centrā. Jāsaka, ka par strūklakām Ventspilī sūdzēties nevar, jo to tiešām ir ļoti daudz un gandrīz vai uz katra stūra. Nofilmēju tikai dažas, ne visas, protams. Tāda sajūta, ka pie šiem puķu kompozīcijām ir strādājis kāds mākslinieks. Tāpat gribēju pateikt, kad parkā atsēdos uz soliņa
un tur sēdēja pavecāks vīrs ar sievu, un tad pajautāju, kā viņiem te Ventspilī ir dzīvot. Viņi saka, oi forši, un liels paldies Lemberga kungam, kurš ir tik daudz izdarījis pilsētas labā. Lai arī kā daudzi viņi tur nievā un tā, bet viņš tiešām pilsētā esot izdarījis daudz. Pašam man par šo faktu nav viedokļi, jo es Ventspilī nedzīvoju, Lemberga kungu nepazīstu, bet to teica vietējie cilvēki. Šī ir vēl viena strūklaka, un tur tālumā tā ir koncerta zāle Latvija. Tas ir saules pulkstenis. Ja varbūt ne saules pulkstenis, bet tā izskatījās no augšas. Elektrouzlādes stacijas. Un šis savukārt ir akmens parks. Vismaz tā es to sapratu. Jāsaka par cenām, ka cenas ir nedaudz augstākas nekā pie mums Latgalē, jo, teiksim, ar to pašu taksi aizbraukt. Man vajadzēja no pilsētas centra aizbraukt līdz pie jūras muzejam, pat bišķīt tālāk, un tas man izmaksāja nepilni 8 eiro, bet Daugavpilī tādu pašu attālumu aizbraukt maksā apmēram 4 eiro. Arī, cik es sapratu, ir viena no galvenajām ielām, kas ieved uz autoostu. Šī ir Ventspils poliklīnika. Pašā centrā. Un te es esmu atnācis pie Ventspils Livonijas ordeņa pils. Par to arī būs atsevišķs sižets, cits video. Iegāju iekšā, tur laipni atļāva pafilmēt, un tā es arī pili filmēju. Tur arī aizgāja diezgan daudz laika. Vecpilsētas ieliņas, ka šī pēka es nezinu, varbūt kas zina, var uzrakstīt komentāros. Savukārt taisni priekšā ir Ventspils bibliotēka, druscīt pa labi luterāņu baznīca, un turpat arī ir Rāds laukums. Lūk, šeit ir Rāds laukums.
Luterāņu baznīcā iekšā netiku, kaut gan gribēju iet, paskatīties, kā izskatās, bet tur sēta bija apkārt, varbūt bija kaut kur no sāniem, to gan es nepateikšu. Un tagad es esmu atbraucis pie vēl viena turisma objekta. Tas ir uguns tornis, tas, kur atklāja uguni pret ienaidnieku. Tas bija padomju laikos slepens objekts. Tad viņš bija tādā, neteiksim, ka švakā stāvoklī, bet viņš tika atjaunots. Un tagad ir atvērts turistiem, kā turisma objekts, kur var uzkāpt augšā un paskatīties uz jūru. Jāsaka, kad atrast šo torni man bija ļoti grūti, jo daudziem cilvēkiem prasīju, pat Ventspils muzejā prasīju, Ventspils pilī, pareizāk sakot, prasīju, kā uz šejieni tik neviens nezināja. Arī par sabiedrisko transportu neviens nezināja, kā to var nokļūt. Puse teica, ka tur nekas neiet, puse teica, ka ļoti tālu jāiet no autobusa pieturas ar kājām. Un tāpēc es paņēmu taksi. Taksis, kā jau teicu, man 8 eiro izmaksāja, lai atbrauktu uz šejieni. Uz vienu galu, tas, protams, 8 eiro. Jā, lūk. Un šeit es atbraucu un uzkāpu augšā paskatīties, jo turisma ceļvežos šī vieta ir pieminēta. Un tāpēc man gribējās apskatīties arī, kā šeit izskatās. Tas krāsojums arī esot tāds kā koki, lai ienaidnieks šo objektu nepamanītu. Oficiāli viņš kaut kā saucās 46. divīzijas uguns kaut kāds tur punkts. Baltijas jūra. Un šeit jau es esmu aizbraucis uz Pārventu. Tas ir tā kā Valmierā, centra puse, un aiz Gaujas ir otra puse, tā arī Ventspilī šeit ir Pārventa, un šis ir Pārventas centrs. No sākuma domāju parādīt tikai Ventspils to galvenāko pusi, bet atbraucu šeit priekšā, kur Venta rakstīts, tas ir tirdzniecības centrs, tāds vairāk kā tirgus, kā man stāstīja. Šis ir Pārventas pulkstenis un rāda temperatūru. Protams, Ventspils nav bez govīm. Bērnu laukums uztaisīts ar govīm. Mazs tirdziņš. Veikals Citro. Bet jāsaka, cik es daudz pastaigāju arī par Pārventu, arī šeit viss ir sakopts. Agrāk es domāju, ka tur bruģētas ielas un bruģēti celiņi ir tikai centra pusē, bet arī šeit viss ir lielākoties nobruģēts. Varbūt, ja kāds zina, var uzrakstīt, kāpēc tieši govis parādījušās Ventspilī savā laikā. Kāpēc ne, piemēram, kaut kādas kazas. Lūk, šī ir Pārventas bibliotēka. Pārventas sporta manēža ar stadionu lielu. Laikam vairāk uztaisīts blakus skolai. Ciedinātava, tā ir laikam tāda kā poliklīnika, un šī ir slavenā bērnu pilsētiņa ar dažādām mašīnītēm, tur vilcieniņi un tā, kur bērni var spēlēties paši. Viņa ir diezgan slavena,
Kad cilvēkiem jautāju, ko var apskatīt vēl Ventspilī, tad man visi ieteica atnākt uz šejieni. Interesanti, ka pie ielas uzrakstīts ir bērnu parks, bet visi vietējie iedzīvotāji viņu sauca par bērnu pilsētiņu. Sava estrāde ir. Pārventas dzīvojamo māju masīvs. Autobusi uz pilsētas centru kursē ļoti bieži, turpat intervāls bija minēts, ja nekļūdos no 4 līdz 8 minūtēm laikam. Un savukārt šis te staps, tas lielais, tas ir elektrouzlādes stacija autobusiem. Un autobusi uzlādējoties ļoti ātri, 15 minūtēs, ja bijusi baterija 30%, tad līdz 100% aiziet 15 minūtēs kaut kādās, tā var stāstīt. Un cik es pats redzēju, vismaz tad praktiski visi bija elektroautobusi. Braucu diezgan daudz pa Ventspili. Savukārt šeit es esmu atnācis uz to rajonu, kur atrodas mols Ventspilī. Nezinu gan, kurš tas mols ir. Kā jau teicu, Ventspili tik labi nepārzinu. Uz šejienes atbraucu ar skrējriteni, paņēmu boltu. Laika šeit man bija ļoti maz, jo šajā zonā skrējriteni atstāt nedrīkst. Līdz ar to sanāk maksāt pa visu laiku, ko es šeit atrados. Un tāpēc es centos labu gabalu. Es braucu no tā zonas, kur drīkst atstāt līdz šai vietai. Vismaz 5 minūtes es braucu. Tikpat daudz es arī braucu atpakaļ. Nu, minūtes 3 vienkārši pastāvēju, lai pafilmētu. Ja ņemtu taksi izmaksātu vēl daudz dārgāk. Tāpēc, diemžēl, laika šeit man bija ļoti, ļoti maz. Šajā vietā atradās arī skatu tornis, diemžēl nebija laika uzkāpt skatu tornī augšā. Tālūk, tik daudz pa Ventspili, paldies, ka skatījāties. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet īkšķi uz augšu, atstāsiet kādu komentāru, tādējādi vairāk cilvēku ieraudzīs šo video. Gaidiet vēl video par pili. Un arī par muzeju. Un būs arī vēl kāds cits pārsteigums. Lai jums jauka diena, teikšu jums atā!